Bet ķersimies pie lasījumu referātiem. Pašreizējais plāns paredz to, ka referāti, ko mēs šodien klausamies, tuvāko nedēļu laikā būs pieejami arī tiešsaistē. Līdz ar to, ja kādam jūsu draugiem paziņām nav bijusi iespēja šodien šeit būt, vismaz referātus, pēc tam noteikti būs iespēja noskatīties. Tad lūdzu, ar aplausiem sagaidām Mārtiņu Vāveru, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas nodaļas pētnieku. Aplausu lūdzu! Paldies par pieteikumu, aplausiem un iespēju būt šeit. Jāsaka tā, ka romieši ir viena no tām dzīves vājībām, kurām es nevaru pretoties, un tad, kad parādījās informācija, varētu uzstāties šeit, Ārnes man zvana, es piekrītu burtiski pussekundē, jo tie ir romieši. Jāsaka tā, ka temats ir ļoti interesants. Vismaz, manuprāt, pietiekami daudz hipotēzes tajā var izteikt. Tādā plašākā kontekstā gan ir lasīts gan aplamības, gan absolūti fantastiskas teorijas, bet mans uzdevums šodien ir censties jūs ilgi neturēt, ko es vienmēr saku ar ekskursijās, kuras es vadu, bet, diemžēl, cilvēki manis vadīties ekskursijās kļūst mazāk nekā es uzliekam īpaši moku. Vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, kaut kā ir interesants sanācis tā, ka man šīs dienas koreferents ir Andrišnē, un kāpēc tas ir interesanti, jo es atceros, ka viena no pirmajām lekcijām Latvijas universitātē studēju vēstures fakultātē bija tieši pie Andra, un es atceros, cik ļoti viņš man sašāva to, kas man studentiem būs jādara, lai nokārto šo kursu, un Reku Šeku 11 gadus vēl mēs esam vienā vietā, uzstājamies līdzīgu tematu, un šoreiz ir otrādi, ka nevis es papildinu, bet viņš papildinās man. Tā kā ļoti interesanti. Labi, pēc garām runām, tad es sākšu, un faktiski, kā jūs redzat, referāta nosaukums ir veidots ar jautājumu zīmi, un, ja es būtu īpaši nejauks, tad es varētu referātu noslēgt burtiski 2 minūtēs, bet tā kā man ļoti patīk runāt, es izvēlējos pastāstīt kaut ko vairāk, un respektīvi, tad uz uzdoto jautājumu romiešu buldros ir iespējams atbildēt divējādi, gan jā, gan nē. Nē, jo cik mums zināms, antīkās pasaules romiešu buldros nav bijuši, un jā, jo viņu savulaik lietotā nauda buldros gan ir bijusi. Taču nopietni runājot, pirms pievēršos bulduru romiešu monētu depozītam un tā lomai antīko monētu atradumos Latvijā, nepieciešams ieskicēt plašāku kontekstu romiešu monētu atradumiem visā Austrumu Baltijā. Un šeit ir viena piebilde, ka faktiski pašu depozītu es runāšu pašās referāta beigās, un kāpēc, lai depozītu saprastu, ir jāsaprot lielāks konteksts pašam depozītam. Tātad, romiešu monētu atradumi Eiropā ir bieži sastopami, un tie veido vienu no skaitliski lielākajām, ja ne paši lielākā Romas vēstures lietisko priekšmetu kopumu mūsdienās. Monētas salīdzinoši lielā skaitā atrasts arī Baltijas valstīs, bet īpaši daudz Polijā un Polijas ziemeļrietumos. Kā redzams slaidā, tad kopējais atrasto monētu skaits reģionā ir vismaz 75,000. Šis monētas ir izgatavots no dažādu materiālu, pamatā no sudraba un bronzas, taču mums vairāk par citām interesē tieši bronzas monētas, jo tās, salīdzinot ar līdzīgiem romiešu monētu atradumiem citur Eiropā, ir nozīmīgas un skaidri norāda uz to iepūšanas ceļiem un laiku Austrumu Baltijā. Tieši ievērojamais romiešu bronzas monētu atradums skaits jau pirmkārt un to sastāvs otrkārt ir tas, kas piesaistīs pētnieku uzmanību un atšķir šeit atrastās monētas no pārējās Eiropas. Tas ir no bijušās Romas impērijas teritorijas un tās saucamās barbarikums, jeb zemēm ārpus Romas impērijas, bet tās ietekmes pasaulē. Zinātniskā literatūrā nereti pastāv viedoklis, ka tik augsta romiešu bronzas monētu koncentrācija kā Austrumu Baltijā citur Eiropā nav sastopama. Gan poļu numismāts Aleksandrs Burše, gan lietuviešu arheologs Mikolas Mihelbertas savā zinātniskajā darbībā īpaši uzmanību pievēršas uz šī romiešu bronzas monētu atradumiem savās valstīs. Abi atrastās monētas skaidrojuši plašākā kontekstā un novērojuši, ka starp tām, kas atrasts Lietuvā un Polijas ziemeļrietumos, un tām, kas atrasts bijušās Romas impērijas pierobežas provincēs ar barbarikumu, pastāv uzkrītošas līdzības monētas sastāvu ziņā. Soli tālāk
spēra poļu numismāta Anna Zapolska, kura Buršas vadībā izstrādātajā doktora darbā par romiešu monētu atradumiem rietumu baltu kultūru lokā skaidri pierādīja un apstiprināja iepriekš minēto autoru novērojumus. Nākamais slaids. Analizēja 2383 romiešu bronzas monētas, turklāt tikai tās, kuras bija iespējams noteikt, kas ir būtiski. Zapolska secināja, ka 90% monētas kaltas tā saucamā Antonīna laikā, jeb Romas imperatora Antonija bija un Marka Aurēlija laikā. Un kā mēs ļoti labi zinām, tad Antonijs Pīs un Marks Aurēlijs bija secīgi imperatori, un faktiski Antonijs Pīs sāk valdīt 138. gadā, un Aurēlijs beidz valdīt 180. gadā, tā kā faktiski 2. gadsimta pats vidus. Un domājams, ka Zapolska pie viņiem pieskaitījusi arī ko-imperatoru Lūciju Vēru un Komodu, jo viņas arī mēdz zinātnes literatūrā pieskaitīt pie antonīmiem. Turklāt arī šo imperatoru monētas ir atrasts Austrumbaltijā, tā skaitā arī Latvijā. Un tāds mazs spoiler alert, tādas monētas ir atrasts arī kultūra depozītā. Savukārt pārējās monētas kaltas 1. gadsimtā un imperators Septīmijs Severi un Valeriāna laikā. Septīmijs Severis bija imperators Romas impērijā no 193. gada, savukārt Valeriāns savu imperiālās regālijas bija spiests atdot 260. gadā. Līdz ar to tas ir 3. gadsimta sākums un vidusdaļa. Un tādējādi Zapolska romiešu monētu intensīvāko ienākšanas laiku Austrumbaltijā nosprauž 100 gadu garā periodā, proti no apmēram 160. gadiem līdz apmēram 260. gadiem. Respektīvi, tas sanāk ir Marka Aurēlija labie valdīšanas laika līdz 3. gadsimta vidum, kad attiecīgi notiek dažādas pārmaiņas. Jā, kad līdz ar migrācijas periodu iestāšanos, jeb tā saucamā lielo tautu staigāšana, mainījās Romas tirdzniecības ceļu uz Austrumbaltiju. Tāpat būtisku lomu romiešu bronzas monētu ieplūšanas intensitātes kritumā veidoja kardinālās pārmaiņas Romas ekonomikā. Proti 3. gadsimta vidū imperatora Galiena laikā pārtrauca kaltu bronzas monētas. Tas ir sestercijas, dupondijas un asus. Un varbūt arī zinat, tad Valeriāns bija vienu laiku ko-imperators ar Galienu. Bet tas tāds fun fact, kā saka. Šķiet, ka Zapolska ārpus apstrādes un analīzes atstājusi romiešu bronzas monētu atradums Latvijā un Igaunijā, vai tos izmantojas nekonkrēti un garantējot. Un šeit jāliek komatiņš un piebilde, braucot uz konferenci, tieši man viņa atbildēja uz manis uzdoto jautājumu, viņa e-pastā, un faktiski es varu teikt, jā, ka nevis šķiet, bet viņi nav izmantojuši monētas šeit, nav skaitījis Latvijā tās bronzas monētas. Tad šo pieņēmumu par to liecina, piemēram, pirmā Romas imperatora Augusta Oktaviāna, par nākamo slaidiņu, pirms mūsu ēras kalto monētu atradumu Latvijā. Kas ir ļoti interesanti, viņi ir no Prietkalna depozīta, un, ja es tagad atceros pareizi, un, ja es jums nemelotu, tieši kreisajā pusē esošā Augusta Oktaviāna monēta, kas sanāk kā Romas impērijas monēta, tas ir atrast Latvijas teritorijā, tīpēc kaušanas gadu. Tāpat arī viens tā saucamās Gāla impērijas imperatora postuma dubultsestercijas atradums Maskatuša Sanktpils Rucavā arī liecina, ka Zapolska nav izmantojis mūsu materiālu. Tagad lūdzu slaidu un nenobīstieties, ko jūs tur redzēsiet. Taisnības labā šķiet, ka tikai retais šajā metāla uznī saskatīs minēto imperatoru postumu, jo ieskatoties daļai var saredzēt monētas leģendu postumu. Tagad var nospiest. Likšķīt, jā, un tas ir tā, ka es Romas strādāju tik daudz, ka es redzu lietas, ko citi neredz. Un iespējams, jā, mēs esam muzejā par to ironizējuši, bet man liekas, ka es palieku uz savu, es tur redzu, ka tur ir rakstīts ostumu. Līdz ar to, kas šo dubultsesterciju padara īpašu, ir tas, ka punkts 1 postumu bija kā lai te pasaka, 3. gadsimta krīzes laikā Romas impērija bruka pa vīlēm, un Galijas province bija viena no tām, kas ieguva kaut cik nosacītu patstāvību no Romas impērijas. Un tieši imperators postums bija tas politiskais līderis imperators šajā teritorijā. Un, protams, viņš kaļ monētas savā vārdā.
Tas ir punkts 1 un punkts 2, kā es iepriekš minēju, šāda veida nomināls sestercijas, dubultsestercijas, dupondī vai asi tajā laikā vairs netika kalti, ja nav ekonomiskas pamatojums, bet postums šīs monētas vēl joprojām kaļ. Līdz ar to, ja ir šāda veida monēta atrasta tepat pie mums, Rucavā, Maskatušos, Kurzemes dienvidu daļā, tad principā var izteikt tādu hipotēzi, ka kur tas paliek, izteikt hipotēzi, ka Romas sakari ar Austrumu Baltiju 3. gadsimta krīzes laikā pilnībā neapstājās, kas dažkārt parādās zinātnes literatūrā, bet faktiski tas nozīmē to, ka šie pastāvinātie tirdznieciskie sakari Romā ar Austrumu Baltiju, protams, mainās un viņi vienkārši kļūst, kā mēs sakām, mazāk intensīvi. Un vēl iemesls, kādēļ šī monēta ir svarīga, šis monētas atradums vairāk var apstiprināt viena no romiešu bronzas monētu ieplūšanas ceļiem no Galijas provinces ziemeļiem, apkārt mūsdienu Dānijai un pa jūras ceļu līdz Sembijai jeb Kēnigsbergai. Pat ja Zapolska būtu pilnvērtīgi izmantojis Latvijas romiešu materiālu, tad viņas pamats secinājums un monētu kalšanas procentuāla dominants tas diži neietekmētu, jo Latvijā atrasto romiešu monētas sastāvs ideāli iekļaujas viņas un citu zināmu autoru galvenajos secinājumus, jo arī Latvijā visvairāk ir atrast tieši 2. un 3. gadsimta bronzas monētas un īpaši daudz Kurzemē. Piebildīšu, ka Latvijā pietiekami lielā apjomā atrasts arī 4. un 5. gadsimta romiešu monētas, bet tajās šodien mēs neiedzināsimies, un es jūs diži netraucēšu. Varam nākamo slaidiņu. Tas bija postums jābet. Lūk, un kāpēc tik tālu prom no Romas impērijas ir atrasts un joprojām tiek atrasts romiešu monētas? Faktiski uz to lielā mērā var atbildēt 2 vārdiem – tirdznieciskie sakari. Proti ar dzintaru tirdzniecību, turklāt aizstarp Romu un ēstījiem, jeb aiztiem, vai arī aiztiešiem, kā to bija tulkojis Enzelīns, notiekot domājums nevis tiešā, bet pastiprinātā veidā. Kā mēs labi zinām, bagātīgi dzintara atradnes ir bijušas vispār joprojām ir Sembijas puselā, jeb Kēnigsbergas apgabalā. Tur cits starpā ir atrasts daudz romiešu bronzas monētu, turklāt vairāk nekā citur Austrumbaltijā. Tādēļ zinātniskajā literatūrā pastāv uzskats, ka romiešu monētas tālāk reģionā iekšēji, tā skaitā arī Latvijā, Latvijas puse ir izplatījušās tieši no šejienes, tas ir no Kēnigsbergas apgabala. Jo 1. gadsimta beigās antīkais autors Tacitis savā darbā Ģermānija rakstīja, ka baltu ciltis bija vienīgās, kuras lasīja dzintaru un norādīja, ka tas, citēju, ilgi pat gulēs ar citiem jūras izmesliem, līdz mūsu greznīgi to cēla godā. Viņš parāda to, ka bez romiešiem dzintars joprojām palika šeit pat nosacīt. Arī antīkais autors Plinijs vecākais vēl pirms Tacita rakstīja par dzintaru un tā augsto vērtību romiešu sabiedrībā. Citēju, šāds luksusa objekts ir tik augsti vērtēts, ka ļoti maza cilvēka figūriņa izgatavot no dzintara ir zināma tikt pārdot par augstāku cenu nekā pat dzīvi un veseli vīri. Citādi beigas. Un taisnības labad Baltijas dzintars civilizētai Eiropai bija zināms jau bronzas laikmetā. Tātad vēl pēc Romas impērijas. Taču masveidā, spriežot pēc monētu atradumiem, tas Romā ieplūdis 2. gadsimtā. Un 2. gadsimts Romas vēsturē raksturojams kā ilgstošs stabilitātes un ekonomiskā uzplaukuma periods. Protams, pie plašajām Romas impērijas robežām pietiekami regulāri notika militāras sadursmes ar ģermāņiem. Zināmākās un ilgstošākās varētu būt kaujas ar markomaņiem. Tomēr tas neliedz izveicīgiem ļaudīm nodarboties ar biznesu un apmierināt romiešu kāru pēc dzintara. Ja reiz dzintars romiešiem ir bijis augstu vērtēts, tad viņi par to maksājuši labu naudu. Jādomā, ka to viņi darīja ar zelta, sudraba un bronzas monētām, bet Austrumbaltijā, kā noskaidrojām, izteikti dominē tieši bronzas monētas. To dominancei būtībā ir 2 pamati iemesli, un otrais izriet no pirmā. Pirmkārt, kā norāda lietuviešu arheologs Eduards Remeces, baltu ciltis 2. un 3. gadsimtā vēl neprata apstrādāt cēlmetālu, respektīvi zelta vai sudrabu, ko viņi apgūta tikai 4. un 5. gadsimtā, bet 2. un 3. gadsimtā vietējā sabiedrības lieliski prata apstrādāt bronzu. Turpretī sudraba un zelta apstrāde bija pazīstama mūsdienu Polijā, un tā būtībā darbojās kā sudraba filtrs reģionā.
proti Polijas teritorijā, palika romiešu sudraba monētas, kas viņiem palika tās sudraba monētas, bet viņiem mazāk vērtīgās aizplūda tieši uz Austrumbaltiju, jo faktiski viņi zina, ka šeit ir noiet tirgus tāda veida monētām. Un otrkārt, romiešu monētas galvenokārt izmantotas kā metāla iegūtas avots, respektīvi tās vietējām valsts ciltīm bija metāloži. Ilgstoši hipotēžu līmenī pastāv viedoklis, ka vietējās aizvēsturiskās sabiedrības romiešu monētas izmantojuši kā izēju materiālu vietējā ražojuma rotām un citiem priekšmetiem. Ja 20. gadsimta sākumā to, kā minējumu izteica vācu arheologs Adalberts Bezenbergers. Līdzīgi viedokli pauduši arī citi pētnieki, tostarp arheologs un numismāts Rauls Šnore starpkara periodā un arheologs Vladislavs Urtāns pēc Otrā pasaules kara. Un vēl vien piegodīgi citi autori, kas tāpat domā, bet viņus es nesaukšu. 2015. gadā, kad Igaunijas ziemeļos Rakveres pagastā atrada romiešu monētu bronzas priekšmetu depozītu, hipotētiskais viedoklis beidzot būs zinātnisku pamatojumu, vismaz pie mums. Beidzot detalizētas depozīta priekšmetu ķīmiskās analīzes, igauņu kolēģi secināja, ka vismaz viena rota gredzens bija izgatavots no misiņa, kādu parasti izmantoja romiešu sestercijām. Proti gredzenā te 27% sastādīja cinks, kas ir specifisks tieši romiešu sestercijām. Un tieši vairāk kārt, attiecīgi igauņu kolēģi tieši to arī akcentē, ka cinka klātesamība bronzas priekšmetos viņi saka diezgan skaidri var norādīt uz romiešu monētu otrreizējo pārstrādi un izmantojamību mūsu platuma teiksim tā. Bet jāsaka, līdzīgs ar romiešu sudraba monētām un vietējā ražojuma sudraba priekšmetiem atrodams arī Polijā. Līdz ar to, ja mēs beidzot šeit pierādām, ka jā, romiešu bronzas monētas tiek izmantotas vietējā ražojuma priekšmetiem, tad principā poļi jau ir mums gadsimtu priekšā. Protams, pārspīlēja jau 80. gados, viņiem ir bijuši analīzes, kurās viņi faktiski pierāda, ka no sudraba monētām, romiešu sudraba monētām veidotās rotas atbilst vienādam metāla saturam. Vai ļoti, ļoti līdzīgi tas ir. Tagad nākamais slaids, un tad būs tās var vēl vien nospiest. Jā, tagad pašas beigas. Un faktiski tas par Buldu romiešu monētu depozītu. Depozīts atrasts ap 1877. gadu, apmēram 250-300 metrus lejpus no dzels jeb dzelzceļa tilta. Es mērīju šajā gadījumā gaisa ceļu, tur sanāk, kur attiecīgi, tas ir tāds jahtklubs, jums ir vai kaut kā vietiņa, tad tur attiecīgi tas ir bijis atrasts. Ja pa ceļu, tad tas ir bijis tuvāk uz zaļās, tas lielās angās tiešais ir. Katrā ziņā apmēram tajā pašā vietā tas ir atrasts. Monētas tagadēji Latvijas Nacionālajā vēstures muzejām dāvinājis Latvijas kara ordeņa kavalieris jūrmalnieks Jēkabs Amoliņš. Kopumā depozītu veidoja 8 priekšmeti, 7 monētas un 1 bronzas stienīts. Tagad var nospiest nākamo. Dzīvoju aiz jahtu. Aiz jahtu, es pat pats dzīvoju. Varbūt pats viņš nevērāt, ja varbūt tas uzvērāt vai kas. Tātad depozīta monētiskās robežas ir plašas, jo senākā monēta kalta imperatora Adriāna laikā, konkrēti 1921. gadā, bet jaunākā imperatora Trajāna Dēcija laikā, konkrēti 1949. gadā. Tātad monēta starpība ir 130 gadi. Te ir jāpiebilst, ka depozītā ir atrasta viena nenoteikta antīkā monēta, un ja reizes varēja no totāla metāla ložņa atrast, ka tas ir postums, tad šī monēta, kas ir daudz labākā stāvoklī, grozies kā grib, es nevarēju saprast, kas tas tāds ir, kas tur attēlots, un nav tā, ka es vienīgais tur mēģināju, mēs bijām arī mēģinājuši to darīt uz kādu laiku, bet nav rezultātu šobrīd. Īpašais, kas atšķir Buldu romiešu depozītu no citiem 13 romiešu monētu depozītiem Latvijā, ir 61,7 gramus smagais bronzas stienīts. Nevienā citā monētu depozītā šāds vai līdzīgs stienīts nav atrasts. Ņemot vērā svaru, var izteikt minējums, no cik apmēram monētām tas ir veidots, bet manuprāt, tas būtu diezgan lieki. Skaidrs, ka stienīts ir veidots no viena vai vairāk monētām, un lai kaut aptuveni noskaidrot, no cik monētām, kas potenciāli veidots, stienītim jāveic ķīmiskās analīzes. Buldu depozīta bronzas stienīts nav vienīgais Latvijas arheoloģiskajā materiālā tāds.
Tādi ir atrasti salīdzinoši daudz. Tāpat atrasts arī stienīšu lejamās formas, taču abu priekšmetu veidi literatūrā ir datēti pamatā 9. un 12. gadsimtu. Tas faktiski neizslēdz arī kaut kādu saistību ar šo. Tad buldu depozītu zinātniskā literatūrā tiek uzskatīts par nedrošu. Tas ir diezgan būtiski. Plašāko pētījumu padomju gados par romiešu monētu atradumiem visā Padomju Savienībā veids Vladislavs Kropotkins. Viņš romiešu monētu atradumus romiešu monētas vairāk skatījies nevis materiāli, tas ir metāla izējmateriāli, bet nevis metāla izējmateriāli ziņā, bet status kontekstā. Proti viņa prāt romiešu monētas pamatā kalpojuši kā status un bagātības simbols vietējiem sabiedrībām. Respektīvi romiešu monētām arī Austrumbaltijā meklēts ekonomiskais jeb naudas konteksts. Tāpēc depozīti, kuros starp jaunāko un vecāko monētu ir liela starpība, kā piemēram buldu depozītā, šādi depozīti tiek uzskatīti par apšaubāmiem, jo tik ilgprātas bagātības viņuprāt nebija iespējams. Šajā kontekstā spriedums par buldu depozītu apšaubāmo autentiskumu ir diezgan saprotams, taču, protams, kritizējams. Lai gan arheologs Vladislavs Urtāns ir piekritis romiešu bronzas monētu funkcijai kā izējmateriālam, viņš šķietam arī piekrīt Kropotkina viedoklim. Tas ir vismaz par galīgu aplamu viņš tādu neuzskata. Tieši tādēļ savā pētījumā par senākiem depozītiem Latvijā Urtāns buldu romiešu monētu depozītu arī atzīmē kā šaurvīgi, bet tomēr vienlaikus viņš neredz dažādos paskaidrojumos un apgalvojumos iekļauj arī buldu romiešu monētu materiālu. Pēc būtības viņš ir kaut kur pa vidu viedokli, vai tad depozīts ir īsts vai depozīts nav īsts. Un lietuviešu arheologs, iepriekš minētais Edvards Remeca, piebilst, ka romiešu monētu depozītu interpretācija ir jābūt atšķirīgai no tās, kādu parasti piemēro viduslaiku monētu depozītu atradumiem. Proti, ja viduslaiku monētu depozīts, balstoties pēc to sastāvu, nosakot vecāko un jaunāko kalpo monētu, tradicionāli raksturo ilgstoši veidotos, tad romiešu monētu depozītiem, kuri atrast Austrumbaltijā, šādu mērauklu nevar piemērot. Un kādēļ? Jo pirmkārt, Romas impērijā apgrozībā esošās monētas tika lietotas ilgstoši, neatkarīgi no tā, kāda imperatora, Cēzara vai imperatora ģimenes piederīgā profils uz tās bija attēlots, turklāt personām nebija jābūt chronoloģiski secīgiem. Piemēram, apgrozībā var atrasties Augusta Oktavijā laikā kaltās monētas, piemēram, tā paša Marka Aurēlija valdīšanas laikā, tur ir starpība 100, vairāk nekā gadsimta starpība, kur ir. Līdz ar to dažādos gados kaltās monētas jaunā īpašnieka rokās vienā piegājienā varēja nonākt ar lielu monētu kalšanas laika atšķirību. Līdzīgi kā tas bija viduslaikos, jaunākajos laikos, arī antīkajā pasaulē monētas mēdza kontrmarķēt, tādēļ apstiprinot vai mainot to vērtību. Arī mūsu muzeja krājumā ir viena interesanta sestece, kurai ir kontrmarka uzsist virsū. Arī kontrmarķēšanas pilti liecina par monētu ilgstošo lietošanu apgrozībā. Un otrkārt, naudas koncepts, kādu to pazina sabiedrības viduslaikos, mūsu platuma grādos aizvēstures sabiedrības visticamāk nesaprata. Lai gan esmu saskāries ar viedokli, ka mēģina tomēr interpretēt, vai šo sabiedrību augstākie sociālie slāņi tiešām romiešu monētas nav izmantojuši vismaz daļai kā naudu, kā maksāšanas līdzekļi, bet tās, es nezinu, man liekas, tādas teorijas mēs varam izteikt gan par jebko, un tas, manuprāt, tas īsti nav pamatot, bet, ko es zinu, varbūt tā ir taisnība. Un noslēgumā pavisam konkrēti pašu buldu depozītu. Manuprāt, buldu romiešu monētu depozīts ir autentisks, nevis apšaubāms. Tas ir tipisks Austrumbaltijas romiešu bronzas monētu materiālam. Tajā nav novērojams anomālijas vai citas nekonsekvences. Arī šķiet ar neiederīgā Trajāna Dēcija sestercija patiesībā ir svarīgs arguments depozīta autentiskumam, proti tie paši poļu pētnieki prāta Trajāna Dēcija bronzas monētas sāk iezīmēt bronzas monētu ieplūšanas robežšķirtni Austrumbaltijā. Tas ir intensitātes samazināšanos. Un svarīgākais depozīta elements daudzinātais bronzas stienītis faktiski ir romiešu bronzas monētu konvertācijas viens no spilgtākajiem lieciniekiem un lieliski iekļaujas bronzas monētu kā izējmateriāla naratīvā Austrumbaltijā. Ja ne visā Austrumbaltijā, tad Latvijā pavisam